Mateja 24. nodaļā un tur 4. pantā ir šie vārdi. Pielūkojiet, ka jūs neviens nepieviļ. Saprotiet, ja es neeju šo Bībeles nosprausto sevis pārbaudīšanas ceļu pie bauslības un liecības, es sevi piekrāpju. Neskatoties uz to, ka pasaulē visapkārt riņķī ir tikai krāpšana un maldi, kuri spiežas iekšā pa visām šķirbām. Kā tad par Ījabu teica? Vēlns teica par Ījabu. Tu viņam visapkārt esi uzcēlis aizsargu žogu. Es jau viņam klāt netieku. Kāpēc tad Ījabam riņķī varēja uzcelt šo žogu? Saprotiet, tad tur tālāk 2. nodaļā ir rakstīts, kad viņa bērni sapulcējās un svinēja svētkus, un pēc šiem svētkiem Ījabs pienes kungam dedzināmo upuri un teica, ja nu viņi ir grēkojuši. Ja nu viņi ir grēkojuši. A viņš par sevi pienes upuri? Nu nepienes. Viņš par saviem draugiem pienes, kas nebija pagodinājuši Dievu tā, kā pienākās. Viņš pienes par saviem bērniem. Ja nu viņi. Viņš zināja, ka viņi grēkojuši. Nezināja, bet viņš pieļauj domu, jo cilvēks ir grēcinieks, grēcīgs. A kāds bija Ījabs? Dievs teica, sirds šķīsts un taisnas. Un vai tad mēs pēdējo vēstu ar spēku varēsim pasludināt bez šķīstības un bez taisnības? Arī mums ir jābūt šim aizsargžogam. Arī mums ir jābūt šim aizsargžogam.